Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta. Tu redzi, kāds dzīvnieks mums aiz muguras stāv? Tas ir briedis. Tu zini, kur var tādu oranžu briedi satikt? Mēs esam pie bērnu slimnīcas Brieža mājas, kas palīdz bērniem justies labāk. Mēs šeit esam, jo lapsai ir jānodod asins analīzes. Kas ir asins analīzes? Pirmkārt, asins palīdz mūsu ķermeni apgādāt ar skābekli un dažādām barības vielām. Citreiz asins arī palīdz izārstēt kādu slimību. Un asins analīzes ir tās, kad paņem no rociņas nelielu asins daudzumiņu. Tad to pārbaud, lai pārliecinātos, ka tu esi vesela un tavam ķermenim nekā netrūkst. Vai tas sāpēs? Varbūt nedaudz. Tas būs tā kā tāds neliels dūriens, neliels kniebiens. Jā, nu varbūt pat nemaz nesāpēs. Labi, iesim iekšā. Vispirms ir jāpiereģistrējās, lai slimnīca zina, ka esam ieradušās. Tā. Esam piereģistrējušās. Tagad ir jāgaida te pie kabineta. Gaidīsim. Lapsiņ, kad tavs vārds parādīsies tur ekrānā. Lapsiņam. Lapsiņa. Kur ir lapsiņa? Tu viņu redzi? Tu spēlē paslēpes. Lapsiņa, kur tu esi? Kas ir, lapsiņa? Kur tu tā paslēpies? Tu baidies no analīzēm? Baidīties no nezināmām lietām jau ir pavisam normāli. Bet es zinu, ka tu īstenībā esi ļoti drosmīga, kaut arī šobrīd tā nejūties. Un zini, drosmīgs jau ir nevis tas, kurš nebaidās, bet tas, kurš pārvar savas bailes. Un es tev būšu līdzās visu laiku. Kas? Tavs vārdiņš. Lapsa, mums jāiet uz drosmes kabinetu. Vai tu esi saņēmusies drosmi? Ejam! Viss būs labi! Labdien! Mums ārsts lika uztaisīt asins analīzes. Dien! Lapsiņa ir nedaudz nobijusies. Lapsiņ, mani sauc māsa Dana. Šodien tu esi te, lai mēs veiktu tev analīžu paraugu paņemšanu. Viss būs kārtībā. Tad apsēdieties, paņemat klēpī lapsu. Labi. Tā, lapsa nebīsties. Tagad tiks paņemts asins analīzes. Es sagatavošu visu nepieciešamo procedūrai. Šeit būs stobriņi. Tā ir bate. Tas ir plāksteris. Tagad es uzlikšu tev rokas sprādzīti. Tā, tas būs mazliet nepatīkami. Tagad veiksim rociņas apstrādi, lai būtu tīrs un nebūtu tur neviena mikroba. Augsts? Un tagad būs mazs dūriens. Kā mazs sodiņš. Nesatraucies, elpojam. Kopā elpojam. Un skaidam līdz 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nu, re, lapsiņ. Redz, jau asinis arī ir ļoti daudz, jau iekšā oranžā krāsā. Oranžā krāsā, lapsiņ. Viss ņemam ārā. Tev, lapsiņ, ir oranžā krāsā asinis. Mums cilvēkiem ir sarkans, vai ne? Jā, tieši tā. Uzlīmēsim plāksterīti. Nu, lapsiņ, re. Kāds tu biji malacis?
Un nebija taču tik traki. Drusku sāpēja. Jā, un es esmu dzirdējusi, ka īpaši drosmīgām lapsiņām kaut ko mēdz iedot no drosmes kastes. Tad var izvēlēties lapsa sev dāvanu. Varbūt šo? Burbuļpūšamie drosmīgai lapsiņai. Lūdzu, Lūdzu, lapsiņ, veseļojies. Bija malacis lapsiņ. Paldies jums. Lapsiņ, dos 5? Tā, veseļojies. Tā. Kas ir lapsiņ? Tu saki, ka tavas bailes ir pārsprāguši kā ziepju burbuļi. Vai arī tu nākamreiz, kad dosies nodot asins analīzes vai veikt kādu citu procedūru, būsi drosmīgs? Es zinu, ka būsi. Atā! La 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 la. Tu tas lietas.